Startautiskas sacensības Sabilē pulcēja teju 300 sportistu no Latvijas, Gruzijas un Lietuvas, vairums tieši vietējo sportistu. Zāle sadalīta 3 laukumos, kur dažādās vecuma grupās bērni un jaunieši cīnījās pilna kontakta karatē. Tas nozīmē, ka drīkst sist ar rociņām pa korpusu, bet mums bērniem priekšā ir vestīte, drīkst sist ar kājiņu pa ķiveri. Un ja tu ar kājiņu trāp pa ķiveri, tad tev ir pusuzvara, ja tu 2 reizes ar kāju trāp pa ķiveri, tā ir pilna uzvara. Ja kāds no bērniem izrāda sāpes, tad tas jau ir puspunktiņš, ja viņš ilgāk pa 3 sekundēm to dara. Boksā ir 10 sekundes, mums ir 3. Ja viņš izrāda ilgāk pa 3, tad tā jau ir uzvara. Treneri atzīst, ka viņu audzēkņiem veicas dažādi, taču būtiski esot, ka sportisti pārvarējuši bailes un devušies laukumā. No kā viņiem ir baila? Jāpaprasa, vai nav baila cilvēkam, ka zina, ka viņu sitīs. Un citam tas uztraukums ir tik liels, ka viņš vairs nesaprot, ko darīt. Galvenais ir pārvarēt savu uztraukumu. Ja viņam tas izdodas, tad jau ir uzvarējis sevi un ir kļuvis nedaudz spēcīgāks nekā bija vakar. Tieši tāpēc šis sporta veids vairāk esot domāts nevis pretinieka, bet sevis uzvarēšanai. Sacensībās piedalās arī vairāki sabilnieki, un Kristers Emīls Sokolovskis atzīst, ka viņam karatē palīdz domāšanai. Man iet labi, es pirmo cīņu uzvarēju, tagad jāgaida otrā. Bija jāpazinās, nebija ļoti viegli. Kas tev ļāva uzvarēt? Man uzticība. Pārliecināšanās par sevi. Sabiles starptautiskajām sacensībām izvēlēta ne tikai piemērotās infrastruktūras dēļ, bet arī tāpēc, lai reģionos popularizētu karatē un veidotu jauniešos interesi par aktīvu dzīvesveidu. Man nav svarīgi, kur notiek, man galvenais ir viņās piedalīties. Varbūt tavējie vairāk var atnākt paskatīties, kā tev iet? Jā, tas ir ļoti forši, kad mamma un tēvs var atnākt apskatīties, kā dēls cīnās. Piedalīties sacensībās, atbraukt nokauties 3 cīņas ir galīgi viegli. Izvest 20 cilvēkus, tas ir nenormāli grūti, jo tad sieva ar maniem dzīvo, mēs vakarā nevarēsim parunāt, jo man nebūs balss vienkārši. Es esmu vienkārši izsūkts pilnīgi tukšs. Viņi man atņem fiziskajai enerģiju, bet emocionāli es uzlādējos, jo šī vieta, kur es atrodos, tā ir īstā vieta, kur man ir jābūt. Daļai sportistu šīs pirmās sacensības arī Talsu karatē klubam, kas darbību uzsāka vien pērnā gada nogalē. Ja pirmo sacensību pieredzi gūs tieši starptautiskās sacensībās, sportistiem uztraukums vēl lielāks. Jo atbraukuši arī ciemiņi no Gruzijas. Viņi tādi gruzīņiem ir savādāk treniņi, viņi tur trenējās diezgan trakāk, jā. Mazākiem tas ir vairāk uztraukums, bet lielāki, kas jau ir pieredzējuši, pretinieks ir pretinieks. Viņam arī ir stress, jā. Nav tā, ka viens baidās vairāk. Tikmēr februārī Tukumā gaidāms Ārņa Kraukļa piemiņas kauss, kas būs vēl nopietnāka mēroga sacensības un pulcēs vēl vairāku valstu dalībniekus. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.